Sveiki! Klāt ir kārtējais BUTOV video apskats un turpinam testēt stilīgus un interesantus klēpjdators. Šoreiz mūsu rokās ir nonācis 13,3 colu Dell Vostro V130. Datoram ir ļoti interesants dizains. Liela daļa korpusa veidot no metāla. Jāpiemina, ka dators ir neierasti plāns un viegls. Tā svars sastāv tikai 1,6 kg. Tādējādi ierīce ir viegli pārnēsājama. Specifiskās uzbūves dēļ ierīces sānos varam atrast tik vien kā atmiņas karšu lasītāju. Lielākā daļa pieslēgvietu novietotas ierīces aizmugurē – HDMI, eSATA, tīkla, VGA, 2 USB, kā arī lādētāja pieslēgvieta. Datora priekšpusē ir audio porti. Kā jau minējām, datoram ir 13,3 colu displejs. Noteikti jāuzteic LED aizmugura apgaismojums, kas patērē mazāk elektroenerģijas un vienlīdz labi izgaismo visu attēlu, bez nekādiem pleķiem. Tāpat arī patīkam, ka tam ir matēts pārklājums, kas samazina tik ļoti traucējošos atspīdumus. Virs displeja novietota 2 megapikseļu tīmekļa kamera. Kā jau Dell ražotajiem klēpjdatoriem ierasts, arī šim ir ļoti ērta klaviatūra, kurai ir gan liela taustiņa, gan labi saskatāmi simboli. Tāpat arī tastatūra ir salīdzinoši klusa. Skārienjūtīgais paliknis ir pietiekami liels, lai brīžos, kad nelietojam peli, ar to varētu ērti rīkoties. Tas atbalsta populārākās multitouch funkcijas, kā piemēram skrolēšana ar 2 pirkstiem. Pienācis laiks aplūkot datora tehniskos parametrus, taču šoreiz nesāksim ar procesoru kā ierasts, bet ar cieto disku. Mūsu apskatāmais Dell ir aprīkots ar 128 GB Samsung ražotu SSD disku. Lai arī tas ievērojami sadārdzina datora izmaksas, tomēr SSD diski ir galvas tievs pārāk par standartcietiem diskiem gan izturības, gan ātruma ziņā. Windows 7 startēšana aizņem tikai 25 sekundes. Tā kā SSD diskam nav kustīga detaļa, tas ir noturīgs pret triecieniem. Tomēr jebkurā gadījumā datoru mētāt kategoriski neiesakām. Windows 7 iebūvētais tests šo disku novērtē ļoti labi – 7,5 balvas no 7,9 iespējamām. Lācītim vēderā paslēpts 1,33 GHz Intel Core i5 centrālais procesors, kurš turbo režīmā spēs darboties takts frekvencē līdz pat 1,86 GHz. Tā kā ierīcē ir 4 GB operatīva atmiņa, tad, lai tā tiktu pilnībā izmantot, Dell ir aprīkots ar 64 bitu Windows 7 operētāju sistēmu. Ierīces vājākā vieta ir integrētā Intel grafiskā karte, kurai Windows 7 arī piešķīra salīdzinoši zemu novērtējumu. Aerografikas izpildījumā tā saņēmusi 4,7 balvas. Arī spēļu veiktspēja atrodas tieši tajā pašā līmenī. Dell Vostro V130 būs ideāli piemērots cilvēkiem, kas bieži atrodas ceļā. Pirmkārt jau pateicoties tā mazajam svaram un kompaktajiem izmēriem. Prasītos gan nedaudz ilgāks akumulātora darbības laiks ar vienu uzlādes reizi. Cītīgi sērfojot internetā, tas spēj izturēt 3,5 stundas. Jāpiebilst, ka akumulators nav maināms. Nedaudz vairāk kā 700 W vērtā klēpjdatorā varētu vēlēties arī nedaudz jaudīgāku grafisko karti. Tomēr šis dators ir ideāls kandidāts, ja meklējat stilīgu un ērti pārvietojumu klēpjdatoru.